Šis bija seminārs par Google reklāmu. Tad šajā seminārā es izstāstīju dalībniekiem par tiem paņēmieniem, par 10 paņēmieniem, kā viņi var uzlabot savu Google reklāmas efektivitāti. Man bija iespēja izvēlēties vai nu iedot 5 paņēmienus un stāstīt plašāk par tiem paņēmieniem, vai nu iedot 10 paņēmienus un stāstīt ne tik plaši, bet tomēr iedot vairāk praktiskas informācijas, lai jums ir tā informācija, un pēc tam jūs zināsiet, kā to pielietot. Ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi, jūs varat vai nu ar mani sakontaktēties, vai nu pieņemsim ļoti daudz interneta pieejami materiāli, un es padomāju, ka labāk, lai ir tie 10 paņēmieni, un jūs tad, būsiet tā kā izglītoti šajā ziņā. Google search, Google meklētājs un reklāma, viņi vairāk ir saistīti ar tādām loģiskajām lietām, ar tādām analītiskajām lietām. Tur jāmāk analizēt reklāmu un jāmāk lasīt tos datus. Un bieži vien dēļ kaut kādas nesvarīgas pogas vai maz pamanāmas pogas, ja mēs to neizdarām kaut kādu mazsvarīgu kombināciju, mēs varam pazaudēt pusi budžeta. Tad ir ļoti svarīgi saprast, kādu produktu izvēlēties. Atkarībā no jūsu mērķiem, ja jūs izvēlaties vienu vai otru produktu, jūs varat vai nu to mērķi sasniegt, vai nu to mērķi nesasniegt. Un tas ir ļoti svarīgi jau konceptuāli saprast, ko jūs izvēlaties, kādu produktu. Tad pirmais izvēlaties Google produktu atbilstoši jūsu mērķiem un uzdevumiem. Tas ir pirmais, ko mēs izrunājam. Pirms reklamēties, veiciet atslēgvārdu analīzi, kas ir ļoti svarīgi. Izveidojiet pareizu konstruktūru. Tas ļaus jums ietaupīt līdzekļus un būt efektīviem. Izveidojot mērķus mājaslapā ar Google Analytics palīdzību. Par tiem mērķiem, par ko es runāju, es biju runājis tikai par Google Analytics. Jums arī ir iespēja izveidot konversiju, konversiju uzskaitē arī paša AdWords konta. Jums AdWords ģenerē speciālu kodu, ko jūs liekat tajā paldies lapā, bet tad jūs neredzēsiet tos mērķus analītikā. Analītika jūs vienmēr varēsiet detalizētāk analizēt informāciju un iesaku izmantot analītiku. Pārdomājiet reklāmas ziņojumu saturu. Tas ir ļoti svarīgi arī. Analizējot reklāmu, pievērsiet pastiprinātu uzmanību Quality Score. Quality Score ir mūsu otrie pamati mūsu mājā. Pievienojot negatīvus atslēgvārdus, lai neterētu naudu uz negatīviem klišiem. Augstākā reklāmas pozīcijā lielāks potenciāla klientu skaits mājaslapā. Tad meklēt iespējas, kā samazināt bounce rate. Un pēdējais meklēt iespējas, kā palielināt conversion rate. Tas ļaus palielināt klientu skaitu. Jā, tad jums ir divas iespējas. Jums ir iespēja vai nu skatīties jūsu AdWords konta, analizēt un pieslipēt vai nu uz reklāmas ziņojumu, vai nu uz tam konversijām. Vai nu jūs paralēli varat uzreiz skatīties uz mājaslapas pusi. Jo visbiežāk par conversion rate radītāju atbild mājaslapa. Ja jūs pieslipēsiet un visu ideāli uztaisīsiet AdWords konta, un nepiestrādāsiet pie mājaslapas, tad tik un tā jūs nevarēsiet sasniegt maksimumu. Jo mājaslapa ir krietni lielāks īpatsvars.